Grupai Dzelzs Vilks nu pat iznācis jauns studijas albums Dzīvnieks pilsētā. Tā prezentācijas pasākums 21. novembrī notika klubā Artels. Jāatzīmē, ka Dzelzs Vilks šogad svin arī visai apaļu jubileju 20 gadus. Kāda nozīme tam, kas bijis, un tāda nozīme tam, kas būs? Galvenais tas, kas ir patreiz, ir Dzīvnieks pilsētā. Bet īsti ir sajūta, ka grupai ir diezgan daudz gadu, jo, ja pastāst mājaslapas diskogrāfijā, ļoti daudz to atzīmi, kā albumi ir, un vienā gadā to nevar pastrādāt. Kas ir Dzīvnieks pilsētā? Vai tā ir tautas mūzika, vai tas ir rokenrols? Kas tas ir? Zini kā, Dzīvnieks pilsētā, viņš varētu būt tāds dzīvnieks gan spurains, gan maigs, visu uztverošs, mīļš tāds Dzelzs Vilks. Dzīvnieks pilsētā esam mēs paši, un tas ir par mūsu sajūtu, ar mūsu, kā mēs atrodamies šeit pasaulē, gan virtuālajā, gan reālajā, gan jūtu pasaulē, gan fizioloģiskajā. Par to ir tas albums viss. Man liekas, ļoti interesants albums ar ļoti interesantu ideju. Tas kaut kas jauns, pilnīgi savādāks noteikti nekā iepriekšējie Dzelzs Vilka ieraksti. Un tas ir īstenībā, kā jau jebkurš albums, īstenībā Dzelzs Vilkam ir katrs albums pilnīgi savādāks. Un šis atkal iezīmē, teiksim, tādu Dzelzs Vilka tradīciju. Būt savā ziņā ar katru nākamo soli atkal oriģināliem, teiksim. Tā. Materiāls ir iemēģināts. Mēģinājumos ir spēlēts koncertos, dziesmas, un tad viņas tiek rakstīts studijā jau ar tādu diezgan brīvu piegājienu jau. Instrumentācija diezgan daudz ir zināma. Šeit mums bija daudz nezināmo, kuras mēs mēģinājām atrasināt un vienojāmies par to, kad mēs šī diska strādāsim, nedomājot, kā mēs viņu nospēlēsim, jo iepriekšējais uzstādījums bijis tāds. Es ierakstu tieši tik daudz partijas, cik es varu koncertā nospēlēt. Šajā es rakstīju vienkārši nedomājot. No viena sintezatora bija 3 tembri, no otra bija 4 tembri. Reāli nenospēlējums lietas. Tagad mēs pie tā esam nokļuvuši, kur mums ir tas viss dzīvajā jāizpilda. Tā mums bija dažādi varianti, kā to izdarīt, un mums mazliet pārlikās aranžējums un izpildījuma manieri, kā to dzīvajā pasniegt. Mēs neizmantojam koncertos backtracks. Ir diezgan daudz grupas, kuras izmanto pavadījumu iepriekš ierakstīt. Ienākot studijā, tas bija cits albums, izejot no viņas, tas bija kaut kas cits. Tas bija pārtaps neskaitāmas reizes. Dzīvnieks bija mainījis krāsu, spalvu un smaržu droši vien arī. Jā, un tas ir tagad piedzims un dzīvos savu dzīvi. Viņš pats dzīvos savu dzīvi. Jaunais albums Dzīvnieks pilsētā jau pieejams mūzikas ierakstu tirdzniecības vietās. Savukārt savu 20 gadu jubileju grupa Dzelzs Vilks plāno atzīmēt ar vērienīgu uzstāšanos koncertzālē Palladium nākamā gada 3. februārī. Nakts stāv reģi lido un luksusafori krāsas jau.